Cik daudz cilvēku mūsu planēta var uzturēt? Mums uzspiež uzskatu, ka Zeme ir pārapdzīvota un tās resursu visiem nepietiek. Bet vai tā ir? Šajā video mēs iepazīstināsim ar faktiem un izdarīsim savus secinājumus. Teritorija. Šobrīd uz planētas dzīvo vairāk nekā 8 miljardi cilvēku. Šķiet, ka mēs aizņemam milzīgu teritoriju. Bet paskatieties kartē. Apgabalos, kas atzīmēti ar dzeltenu krāsu, dzīvo tikpat daudz cilvēku kā uz pārējās Sauszemes. Pat ja pieņem, ka katram cilvēkam ir 200 kvadrātmetru zemes, tad visa cilvēce ērti izvietosies teritorijā, kas vienāda ar viena paša ASV štata Aļaskas platību. Bet, ja cilvēku skaits pieaugs līdz pat 50 miljardiem, arī tad mēs aizņemsim ne vairāk kā 25% no visas apdzīvojamās zemes. Bet kā ar pārtiku, ūdeni un enerģiju? Resursi. Mūsdienās tehnoloģijas ļauj nodrošināt cilvēkus ar bioloģisku pārtiku un ūdeni neierobežotā daudzumā, jebkurā vietā. Pārtiku var audzēt vertikālajās fermās, neizmantojot pesticīdus un ķīmiskas vielas, jebkurā planētas reģionā neatkarīgi no klimata zonas un pat tieši dzīvojamo kompleksu teritorijās. Piemēram, kā Spāras koncepcijā. Šai ēkai ir 132 stāvi un tā ir 600 metrus augsta. Spārē var izvietot 28 dažādus lauksaimniecības laukus, lai audzētu ne tikai augļus, dārzeņus un graudus, bet arī mājlopus. Plaša vertikālo saimniecību ieviešana ļaus mums atteikties no lielām labības platībām un lopu ganībām. Diksona des Pommiers 30 stāvu piramīdas fermā vienā slēgtā ciklā var audzēt augļus, dārzeņus, zivis un mājputnus, un gandrīz katrs elements tajā tiek pārstrādāts. Viena šāda ferma gadā var pabarot aptuveni 50 000 cilvēku. Tātad, atbilde uz horizontālās lauksaimniecības problēmu ir horizontālo fermu pārveidošana par vertikālām. Paņemiet tādu pašu zemes daudzumu un novietojiet to vertikāli, un iegūstiet lauksaimniecisko ražošanu visu gadu. Turklāt, telpās var radīt optimālus apstākļus augiem un dzīvniekiem. Šī audzēšanas metode ļauj 10-kārtīgi palielināt ražu un ietaupīt līdz pat 95% ūdens, salīdzinot ar tradicionālo lauksaimniecību. Varētu domāt, ka vertikālās lauksaimniecības īstenošana prasīs vairākus gadus, taču nē. ASV vien 20% biroja ēku ir tukšas. Šīs telpas var izmantot kā vertikālās fermas. Un Kanādā kompānija AgriPlay Ventures jau ir pārveidojusi dažas neizmantotas biroja telpas par vienu no valsts lielākajām iekštelpu fermām. Arī jaunu ēku celtniecība nav problēma. Ķīnas celtnieku pieredze rāda, ka 30 stāvu 5-zvaigžņu viesnīcu var uzbūvēt 15 dienās, bet 57 stāvu debesskrāpi 19 dienās. Sanāk, ka vienas 30 stāvu vertikālās fermas uzbūvēšanai mums vajadzēs tikai 15 dienas. Un ko darīt, ja ir vajadzīgas 200 fermas? Arī 15 dienas, jo tās var uzbūvēt vienlaicīgi. Acīm redzams, ka ar šādām tehnoloģijām pārtikas trūkumam nevajadzētu rasties. Bet mūsdienās milzīgs skaits cilvēku dzīvo pastāvīgā bada un dzeramā ūdens trūkumā. Un tas ir laikā, kad mēs varam jau iegūt mitrumu pat no gaisa. To var izdarīt atmosfēras ūdens ģeneratori. Tehnoloģija ir tāda, ka ūdens tiek ņemts no atmosfēras. 90% ūdens atmosfērā ir gāzveida, nevis šķidrā stāvoklī. Un viss šī ūdens daudzums ir vienāds, gandrīz vienāds ar ūdens daudzumu, kas mums ir šķidrā veidā uz virsmas, vai nu virszemes, vai gruntsūdeņu veidā. Kopumā es nosaucu ierīci iegūšanai par atmosfēras ūdens ģeneratoriem. Tātad atmosfēras ūdens ģenerators ņem tvaiku no gaisa, atdzesē un kondensē. Tas savāc kondensēto ūdeni, pakļauj zināmai apstrādei un ražo dzeramo ūdeni.
Ar šīs tehnoloģijas palīdzību mēs spēsim nodrošināt visus Zemes iedzīvotājus ar tīru dzeramo ūdeni, apmierināt visas ekonomiskās un rūpnieciskās vajadzības un pat pārvērst tūkstnešus par ziedošiem dārziem. Izmantojot ūdeni no gaisa ģeneratoriem visur, mēs varam atrisināt arī globālu ekoloģisko problēmu. Varam attīrīt okeānu. Mitrumam izslaikojot, mikroplasmasa no ūdens virsmas paceļas atmosfērā. Ūdenim izejot cauri ierīces filtriem, plasmasa tajos paliek. No šīs mikroplasmasas, tāpat kā no visiem citiem atkritumiem, var droši atbrīvoties, un tam jau ir tehnoloģijas. Ja attīrām okeānu no mikroplasmasas, tad atjaunojam tā siltumvadīt spēju. Turklāt, ja ņemam mitrumu tvaika stāvoklī no atmosfēras, tad atmosfēra tiek attīrīta no metāna un CO2. Rezultātā uzlabojas pašas atmosfēras siltumvadīt spēja. Tas ir, siltums labāk izkliedējas kosmosā. Tagad augšējie atmosfēras slāņi kļūst arvien plānāki un to augstums samazinās. Savukārt, intensīvi ņemot mitrumu no atmosfēras, tās augstums normalizējas un augšējie slāņi kļūst biezāki. Mitruma daudzums atmosfērā stabilizēsies, tādējādi samazinot ekstrēmo nokaršņu un vēju daudzumu. Taču jāsaprot, ka šī iekārta nevar atrisināt klimata problēmu, jo klimata pārmaiņu cēlonis nav atmosfērā. Atmosfēras ūdens ģeneratori var tikai mīkstināt klimata pārmaiņu sekas un pātrināt planētas atveseļošanos. Ja mēs atrisināsim galveno problēmu, pasargāsim planētu no ārējās kosmiskās ietekmes. Tātad, izmantojot iekārtas ūdens kondensēšanai no gaisa un vertikālās fermas, mēs varētu nodrošināt tīru dzeramo ūdeni un pabarot visus Zemes iedzīvotājus, nekaitējot videi. Un ar šādām tehnoloģijām cilvēku skaita palielināšanās nav problēma. Tad kāpēc tās netiek ieviestas? Viens no iemesliem ir nepieciešamība pēc milzīga enerģijas daudzuma to darbināšanai, un masveida lietošanai ir nepieciešams, lai enerģija būtu videi draudzīga, kur mēs varam iegūt tādu enerģiju. Mūsdienu pasaulē, kurā enerģija kļūst arvien dārgāka un bīstamāka, kurā klimata un ģeodinamiskās izmaiņas apdraud mūsu un pašas planētas dzīvību, kurā miljardiem cilvēku cieš no resursu un iespēju trūkuma, ir tehnoloģijas, kas var daudz ko mainīt. Un šī tehnoloģija ir bezdegvielas ģenerators, saīsināti BDG. Bezdegvielas ģenerators ir ierīce, kas tēlaini izsakoties no nekā spēj saražot neierobežotu daudzumu tīras, lētas un drošas elektroenerģijas. Bezdegvielas ģeneratora darbībai nav nepieciešama nafta, ogles, gāze vai kodoldegviela. BDG pārvērš elektroenerģijā tās enerģijas, kas jau atrodas mums apkārt neierobežotā daudzumā. BDG pamatā var būt dažādi principi, piemēram, magnetiskie lauki, vakuma enerģija, augstā kodolsintēze, antigravitācija un citi. Bezdegvielas ģenerators var sniegt lielu labumu cilvēkiem, jo nepiesārņo vidi un nerada radioaktīvus atkritumus. Turklāt tas var darboties jebkuros apstākļos, jebkurā vietā un jebkurā laikā. Šādi ģeneratori var apgādāt mājas, rūpniecības, vertikālās fermas, transportu, sakarus, kosmosa kuģus un pat veselas pilsētas. Iedomājieties pasauli, kurā jūs aizmirstat, ka vajag uzpildīt automašīnu, uzlādēt tālruni vai maksāt par elektrību, jo enerģija vienmēr ir par rokai. Šāda pasaule tā ir pilnīga realitāte, jo tas viss ir iespējams jau tagad. Bezdegvielas ģeneratori ir izgudroti, pārbaudīti un izmantoti dažādās pasaules daļās jau vairāk nekā 100 gadus. Un mūsdienās daudzi speciālisti izstrādā BDG un iegūst iespaidīgus rezultātus. Tagad iepazīstināsim jūs ar vairākiem strādājošiem bezdegvielas ģeneratoru piemēriem, par kuriem pastāstīs paši izstrādātāji. Tas, ko jūs redzēsiet, ir tikai neliela daļa no milzīgā BDG skaita, kas pastāv šodien. Speciāli priekš projekta radošu sabiedrība dalībniekiem un fóruma globālā krīze atbildība. BDG izstrādātāji no visas pasaules sniedza intervijas, kurās paskaidroja, kā ir veidotas viņu iekārtas un kā tās tiek izmantotas. 2023. gada oktobrī radošas sabiedrības brīvprātīgie tika uzaicināti uz Starptautisko kongresu par brīvo enerģiju, kas notika Šveicē. Iepazināmies ar pilnīgi atšķirīgām pieejām bezmaksas enerģijas ģenerēšanai.
Piemēram, zinātnieks un izgudrotājs Hartmuts Doblers demonstrēja elektrostaciju, kas ģenerē enerģiju no stāvoša ūdens. Kolonas iekšpusē, kas piepildīta ar ūdeni, spaiņi nepārtraukti pārvietojas augšup un lejup. Kad spaiņi sasniedz kolonas dibenu, tajos tiek iesūknēts gaiss, kas liek tiem celties augšup, un virspusē tie tiek atbrīvoti no gaisa, atgriežas un atkal nogrimst ūdenī, un tā nepārtraukti. Rotācija tiek padota uz ģeneratoru, kas darbina kompresoru un nodrošina papildu elektroenerģiju. Šī aptuveni 8 metrus augstā iekārta apmēram 3,5 gadus atradās Pičas pilsētā, netālu no Ķelnes. Ģenerators ražoja aptuveni 58 kW jaudas, bet kompresors patērēja aptuveni 4 kW. Tādējādi mēs ieguvām 54 kW elektroenerģijas jaudu, ko novadījām uz silta elementiem. Mēs pilnībā atteicāmies no elektroenerģijas tīkla izmantošanas, visu enerģiju pārvēršot siltumā. Vēlāk iekārta tika modernizēta. Rezultātā mēs izstrādājām iekārtu ar 500 kW jaudu, kuras augstums bija 25 metri. Tomēr šoreiz tā netika uzstādīta virs zemes, bet gan ierakta zemē. Šāds piemērs liecina, ka nav robežu brīvās enerģijas avotu atklāšanas apvāršņu paplašināšanā. Vēl viens zinātnisks sasniegums tīrās enerģijas jomā ir sistēma, ko izstrādājis zinātņu doktors Roberts Holcombs, Īrijas pētniecības un attīstības uzņēmuma Holcombs Scientific Research līdzdibinātājs. Holcomba kungs uzaicināja radošas sabiedrības brīvprātīgos uz strādājoša BDG modeļa demonstrāciju, kas notika Floridā, ASV. Šī sistēma izmanto kustīgo elektronu enerģiju dzelzs atomos, pārvēršot to izmantojamā elektriskajā strāvā. Dzelzs, ja tas ir uzbudinātā stāvoklī, izstrādā 4 reizes vairāk enerģijas nekā nepieciešams, lai to uzbudinātu šajā sistēmā. Tādējādi mēs iegūstam liederības koeficientu 500% apmērā. Kopējā jauda, ko ierīce spēj dot, ir atkarīga no tās izmēriem. Enerģiju nepārtraukti ģenerē elektronu rotācija dzelzs atomā. Cilvēki man jautā, pat zinātnieki, cik ilgi elektrons griezīsies. Ja uzdodat šo jautājumu, jūs droši vien neko daudz nezināt par ķīmiju vai metalurģiju vai kaut ko citu. Jo, ja elementos esošie elektroni pārstātu griezties, mēs visi sabruktu putekļos, viss visumā pārvērstos putekļos, jo tieši tas saista visumu kopā. Tāpat šī autonomā HES, Holcomb Energy System, sistēma darbojas neatkarīgi no jebkura ārējā enerģijas avota uz pašuzlādes pamata. Tas ir nodrošinot sevi ar enerģiju un vienlaikus barojot citas elektriskās ierīces. Holcomba enerģijas sistēma ir autonoma un pašpietiekama. Tā ir vienīgā iekārta, kas pašlaik darbina mūsu 1100 kvadrātmetrus lielo ēku. Diemžēl mēs nevaram jūs iepazīstināt ar šīs izstrādes autoru, jo viņš drošības apsvērumu dēļ vēlējās palikt inkognito. Fakts ir tāds, ka mūsdienu patērētāju sabiedrībā BDG attīstību, maigi izsakoties, tradicionālā industrija neatbalsta. Šis pētnieks nodemonstrēja netradicionālu pieeju fizikas likumiem, lai iegūtu brīvo enerģiju. Tajā skaitā viņam izdevies apiet Lenca likumu, izmantojot magnēta spēku un gravitāciju. Viņš atklāja, ka enerģijas pieaugums notiek ģeneratorā ar rotoru, kas izgatavots no pastāvīgajiem magnētiem un saistīja šo parādību ar gravitomagnētisko efektu. Šī parādība, teiksim tā, ir īpaša, jo domājams, ka mēs iegūstam enerģiju no kvantu vakuma, proti no vakuma kvantu fluktuācijām. Mēs varam izmantot šo mašīnu jebkurā vietā visumā, jo jebkurā vietā visumā atradīsim vakuma kvantu fluktuācijas, proti, jebkurā telpas punktā, jebkuros apstākļos, teiksim tā, magnētiskajā laukā, ja runājam par planētu geomagnētiskajiem laukiem. Pašlaik mūsu mašīnas lietderības koeficients ir 200%. Šīs iekārtas izveides mērķis bija vienkārši parādīt, ka ir iespēja ražot enerģiju, neizmantojot degvielu. Šeit tiek izmantoti tikai magnēti un vadītāji. Lūk, vēl viens izgudrotājs no Zimbabves, Tapiva Muvangani, ir piemērs, kā cenšoties palīdzēt cilvēkiem no viegli pieejamiem materiāliem var izveidot bezdegvielas elektriskās strāvas avotu. Ierīce sastāv no 3 baterijām un invertora līdz strāvas pārvēršanai maņstrāvā.
kas ļauj pieslēgt parasto sadzīves tehniku. Un, lai akumulātori nodrošinātu nepieciešamo izejas jaudu, neizlādējoties, viņš izmantoja vairākas pieejas, lai tās pastāvīgi uzlādētu. Vēl viena lieta, kuru mēs lietojam, ir pašu ierīču uzlādēšana ar radianta enerģiju, jeb atmosfēras elektrību, ja to tā var nosaukt. Papildus tam mēs izmantojam arī dažus telūra strāvu principus Zemē. Proti telūra strāvas faktiski ir dabā sastopamas elektriskās strāvas, kas plūst paralēli Zemes virsai vai zem tās. Un trešais resurss, ko mēs izmantojam šajā gadījumā, ir, tā teikt, izslēgšanas zonas ūdens enerģija. Tāpēc galvenais ir iespēja salikt ļoti vienkāršu, teiksim, šūnu, kas darbojas pēc izslēgšanas zonas ūdens, jeb 4. fāzes ūdens principiem, kas rada nepieciešamo strāvu bateriju uzlādēšanai. No mūsu testiem, kā jau teicu, pats pirmais notika 22. augustā. Mēs ieguvām 1 kW lielu izejas jaudu. Tas ir 1000 vati. Bet tas nav limits. Izgudrotājiem no Kazahstānas izdevās izmantot sviras likumu un gravitācijas spēku ļoti neparastā veidā. Maratam Palmahovam izdevās panākt, ka parasts ūdens ritenis griežas bezgalīgi, nepiegādājot tam enerģiju. Savā izgudrojumā viņš izmantoja ģeneratoru, ko darbina ūdens ritenis, un tā radītā enerģija tiek nosūtīta atpakaļ, lai ritenim piegādātu ūdeni. Iekārta pati apgādā sevi un piegādā patērētājiem elektroenerģiju. Kāds ir Hess princips? Zem spiediena tiek padots ūdens un darbināta turbīna. Es radīju to pašu, tikai bez ūdens spiediena, bet ar svārsta palīdzību. Zināms, ūdens daudzums tiek novirzīts uz spāraratu, kas iegriež skriemeli, un tas griezīs ģeneratoru, kas arī baros pats savu akumulātoru, savu sūkni un dos strāvu tālākam patēriņam, ieskaitot sviras likumu. Attiecīgi, jo garāka svira, jo vairāk enerģijas tiek nodots. Nākamo ierīci, par kuru mēs pastāstīsim, ir izstrādājis vācu matemātiķis un uzņēmējs Holgers Torstens Šubarts. Izvērstā intervijā speciāli radošai sabiedrībai viņš detalizēti aprakstīja viņa komandas radītās ierīces ar nosaukumu Neutrino Voltaic Power Cube darbības principu. Tā ir kā sviestmaize, kurā pamīšus sakārtoti grafēna un leģētā silīcija slāņi. Tehnoloģija balstās uz daļiņu kinētiskās enerģijas pārveidošanu elektrībā, pateicoties grafēna atomu svārstībām, kas absorbē šo enerģiju. Neutrino Voltaic ir enerģijas savācējs. Tas neražo enerģiju, tas pārveido tās enerģijas, kas jau eksistē, un mums apkārt ir daudz enerģijas. Mūsu pieeja ir tāda, ka mēs veidojam lielas fiziskās virsmas, taču radītās enerģijas ir ļoti maz. Tieši tāpēc tādai ierīcei kā Cube, kas izskatās ļoti kompaktā, taču pusvadītāju virsmas platības sasniedz 1500 kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka būtībā šis Cube nav nekas cits, kā salikts milzīga izmēra fotoelements, kas miedarbojas ar neredzamo gaismu. Rezultātā iegūstam tīru izejas jaudu. Tas ir tas, kas mums ir šobrīd. To varēja uztaisīt arī citos izmēros. 5 kW izejas jauda, un ar to pilnīgi pietiek lielam dzīvoklim vai nelielai mājai. Un ja jums vajag vairāk, jūs vienkārši ņemat 2. Tāpat Šubarta kungs dalījās ar radošas sabiedrības dalībniekiem savā motivācijā nelokāmi virzīties uz priekšu BDG izstrādē un ieviešanā pasaules sabiedrībā. Energoapgāde ir sakars ar pasauli, dzīvi, izglītību, gaismu. Ja jums nav enerģijas, tad jūs pat nevarat konkurēt mūsdienu pasaulē. Daudzi kontinenti ir izolēti. Kari, kas tagad notiek pasaulē, geopolitiskie konflikti vienmēr rodas no atlikušo fosilo resursu sadales. Manuprāt, un tieši tāpēc es vadu šo projektu, es uzskatu, ja nākotnē šis energoapgādes veids kļūs par galveno, tad pasaule var kļūt labāka un mierīgāka. Un tādēļ ir vērts pārvarēt visas problēmas un grūtības, kurām esmu izgājis cauri pēdējo 15 gadu laikā. Un ja ņem visus šos miljardus un triljonus, kas tiek tērēti bruņojumam, tad ar to palīdzību varētu visus cilvēkus apgādāt ar enerģiju, pārtiku, izglītību un atrisināt visas šīs problēmas. Bet tagad es jums teikšu sekojošo. Šodien mēs atrodamies tajā posmā, kad to vairs nav iespējams apturēt. Šodien mēs esam tajā posmā, kad pārāk daudz cilvēku ir sapratuši, kā tas darbojas. Piemēri, ko jūs šodien dzirdējāt, ir spilgts pierādījums tam, ka mums jau ir pieejama neierobežota tīra enerģija ražošanas un sadzīves vajadzībām.
Šīs ir tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt ar nepieciešamo enerģiju visus cilvēkus uz planētas neierobežotā daudzumā, gan 8 miljardus cilvēku, gan pat 50 miljardus. Kā rāda vēsture, katrs jauns miljards cilvēku dod impulsu civilizācijas attīstībai un ļauj veikt tehnoloģisko izrāvienu, kas izved mūs augstākā līmenī un paver sabiedrībai jaunas iespējas. Rezumēsim. Mums ir pietiekami plašas teritorijas, lai komfortabli dzīvotu kā minimums 50 miljardi cilvēku. Ir iespēja nodrošināt visus cilvēkus ar pārtikas produktiem un ūdeni. Ir neierobežoti daudz tīras enerģijas ražošanai un sadzīves pakalpojumiem. Turklāt, jo vairāk cilvēku, jo lielāks cilvēces zinātniskais un radošais potenciāls. Iedomājieties, cik daudz problēmu būtu atrisinājušās, ja šīs tehnoloģijas tiktu ieviestas visur. Bet nezinu, kāpēc, pagaidām tā nenotiek. Tāpēc, ka tās ir neiespējami ieviest sabiedrības patērēšanas formātā, kurā mēs dzīvojam. Piemēram, ja tagad pāriet uz BDG visā pasaulē, tad enerģētikas joma kļūs nevajadzīga. Tiktu slēgtas elektrostacijas, rūpnīcas, šahtas, naftas vadi, degvielas uzpildes stācijas. Miljoniem cilvēku paliktu bez darba. Un tas nepielūdzami novestu pie ekonomiskā kolapsa, nabadzības pieauguma, noziedzības un hausa. Bet kā gan ieviest tik ļoti nepieciešamās tehnoloģijas un tajā pat laikā nepieļaut ekonomiskās sistēmas sabrukumu? Lai to izdarītu, ir nepieciešams izmainīt sabiedrības formātu no patērēšanas uz radošu. Tādā formātā ekonomikas mērķis ir augsta dzīves līmeņa nodrošināšana katram cilvēkam. Visi cilvēki saņem beznosacījuma pamatienākumus un ir pasargāti no ekonomiskiem un sociāliem riskiem. Šādos apstākļos visur kļūs iespējama BDG ieviešana, un tas ļaus masveidīgi izmantot vertikālās fermas, ūdens ģeneratorus no gaisa un citas advancētas tehnoloģijas. Ūdens un enerģijas avoti padarīs visu preču ražošanu krietni lētāku. Tā var kļūt par mūsu realitāti, ja cilvēki uzņemsies atbildību un nolems pamainīt sabiedrības formātu. Tādu lēmumu var pieņemt tikai tad, kad zina, ka ir izvēle. Tāpēc tagad ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi cilvēki dzirdētu par iespēju izveidot radošu sabiedrību. Apvienojoties vienā idejā, mēs viegli varēsim uzcelt pasauli, par kuru sapņo katrs. Bet mans draugs, viss sākas ar tevi. No tava lēmuma informēt cilvēkus par to, kādā pasaulē mēs varam dzīvot, ja vēlamies. Tāpēc vienkārši ir jāsāk runāt.